jāsaka, jo viņš tā kola īpašnieks ir 36,50. Labi, es atzīmēju. Labi, Jāni, paldies par informāciju. 7-3. Es palieku uz metrām, paldies. Ja varbūt vēl kāds pienācis YL2SM? YL3 viski, Romeo Zulu. Romeo Zulu un kilo viski, Vilnis 659. Jā, 5-9, tev viss ar 5-9 līdz plus 20. Kādā diapazonā būs speciālās YL 35 Zulus ir? Tur, ja Gunārs ir uz vietas, tad es biju arī tagad uzreiz ar viņu. Es no rīta dzirdēju, ka tev vēl ko es zonā un tu ļoti gribi. Es nezinu, vai Gunāram tur ir iespēja. Uz 3, 6, 7, 7, 8 metros man ir par vairāk par citiem diapazoniem. Tas būs tad Gunāram jautājums. Jā, paldies, Ester. Lai tev veicās un tev tagad jārunā varbūt citiem cilvēkiem durvis pusē, lai kā dērzi varbūt var pieradināt un tev pasargā, ja tev pašam tagad tur dārza malā vairāk jāvingro. Es vienkārši aizmirsu, vajadzēju vakarā noņemt, bet es to aizmirsu un tāpēc tad viņš ir cietis. Labi, parunās ar Matīs tagad YL3 Radio Zulu. Jā, 2SM3 Radio Zulu. Sveiks, tur nav pārāk skaļi, bet man kaut kā trokšņi pozitīvs, varbūt kādu nav elektrības, bet nāk to, kur SS3, SS4. Man jautājums par tām 7 zīmām, kas tur atšķirās? Nē, tas, ka redz, tu šito te pīlu atsaiti, tu paņem uz pusēm, tev ir abi gali vienāds, kad tu viņu atvīja vaļā. Bet tad, kad ir 7, tu vienā ir 4, un vēl pēc tam tā viena vidējā dzīsla no tām 7, kas ir pašā vidū, viņa ir taisna, viņai nav tie lociņi tādi, un tad viņa tāda stingra sanāk, un tagad tu viņu tur pini kopā, sevišķi, ka to loku taisi, tā viņš tur kaut kā nevienādi grib to visu darīt. Tur drusku jāpatrenēs, bet nav netik smuki sanāks, bet iznāks. Jā, skaidrs, pazud bija šī, cik jūs bija tur beigās. Nu labi, tas jau tad vēlāk, bet nē, ļoti labs video. Valds forši sapilnēja un tev baigi forši sanāca tur paskaidrot, kas un kā, tā kā uzreiz saprot labs materiāls. Labi, tad pagaidām 7-3 labāk. Jā, es jau sāku domāt, ka varbūt jāieliek Hambuls, varbūt vēl kāds bija tādas atsaitas tur taisīt. Labs ir, Matīs, lai tev veicas, tev starp citu ir drusku Maistrāles fonds, es nezinu, no kā tas var būt. Interesanti. Nu, es tagad ar tangenti runāju, bet es kādu laiku neesmu slēdzis, paskatīšos, varbūt kas ir mainījies. Jā, nospied tikai tangenti. Jā, tas signāls 5,9+5 un tas fonds ir kaut kur 5,5. Jā, nu visdrīzāk es kaut ko mainīju, kad pie Gunāra strādāju mikrofonu, un tā kā būs jāpamaina atpakaļ. Jā, iespējams, nav liela vaina, bet paskaties. Labi, 7-3, lai veicas. 7-3, paldies. YL2SM visiem? YL3 November Tango. YL3 November Tango, kā Rezekne pārdzīvos vējš? Nu, Rezeknē salausti koki un uz Kaunatas pusi arī salausti koki. Un strādāju no baterijas tagad ar akumulatoru. Klausos. Skaidri, nu tad nopietni, jums jau tur vakar arī bija, un tur tā sadales tīklu karte, kur redzams, cik ir bojājumi, tur jau ļoti viegli varēja paskatīties, kurā vietā vairāk abonenti sēž bez elektrības. Jā, nu cik noprotu, kādi 300,000 bez elektrības tagad sēž, tā ka diezgan daudz. Un dzirdu es tevi ļoti labi šobrīd, 5-9 klausos. Jā, tev arī ļoti labs signāls, tā ka viss ir kārtībā. Man ir pārsteidzoši tīrs diapazons vispār tāds, ka nebūtu antena klāt. Labi, Jāni, paldies, ka pienāci, un tad gaida elektrību YL3 November Tango, YL2SM. Jā, ar trokšņiem man arī šobrīd ir pirmo reizi dzīvē tik tīrs ēters. Labi, tad viss labi, 7-3. Es ko nozīmē, kad nav elektrības. Labi, 7-3. Vēl kāds? 2BJ. Tā, 2BJ, sveiks, Vilni. Tev, man liekas, ka viss mierīgāk no visiem bija šonakt. Taisnība. Tikai lietiņš un matu ēņš uzvar. Nē, baigi labi kādreiz būt tā visu pasākumu epicentrā. Nē, nu ne pa jokam, ka viss apkārt griežās un tikai viegli tā tukšumā sēd. Jā, tā kā, tā ir. Baigi labi ar to ar tevi apsēst, tad tev nekādu kreņķi nebija. Man jau gan, kad es braucu tev uz laukiem iekšā, tas sirds drusku lēkāja, kas to zina, kā daudz antenu un daudz iespēju. Dziesmu patiņās tik uznāca un viss kārtībā? Jā, tur es ieliku Hamuls video, vari paskatīties, kā pie manis, kas tur bija. Aha, okei. Nē, man galīgi garām viss gāja, tik klausos un skatos, kā citiem gājas, man uzskat, ka nekas. Jā,
Nu, baigi forši, ka tā sagadās kādreiz, tā kā viss kārtībā vēl. Labi, nekas vairāk nav ko stāstīt. Man te 3 pusnieku invertoram bija viens plecs zemē, tad to es tagad atjaunoju un pārbaudu, vai viss darbojas un izskatās, ka darbojas. YL2B, YL2SM. Jā, nu, tas vispār uzskats, ka nekas piesiet vienu galvu. Labi, tur pagaidām 7-3 jauks tev brīvdienu. Nebija tā, ka nekas, jo viņam bija tas koks virsū, kas ir nofilmēts, uzgāzies. Un tur tie zari tā bija piespieduši, kas viņa ārā nevarēja dabūt. Tur nācās diezgan pusstundas tur rāpoja, kamēr dabūja ārā, un tad vēl pāri kokam un no jauna piesēja. Bet, nu labi, tas tāpat ir strūns, protams, ar to, kas varēja būt. Labs ir Vilnis 7-3. Jā, nu, es paskatīšos bildes, es vēl neesmu pataisīts. Labi, pagaidām. Visu labu visiem YL2SM. YL2SM, YL3 GDV. YL3 GDV, Pēteri, sveiks, sen nedzirdēs, un kā tev vēja tur pūta? YL2SM, GDV. Labdien, viesur 5-9. Nu, pārdzīvoju, nekas briesmīgs nebija, tā kā, nu, pagaidām tā kā paliek tā kā mierīgāks uztveru. Jā, nu reizēm vēl uzpūš, bet pamatā jā, un tikai lietas līst visu laiku, bet tas viss ir pie lietas, tā kā prieks dzirdēt, un ka tev elektrība arī nav bijusi pazudusi, klausās. Jā, SM GDV, jā, vakardien pusdienu nebija, man te ir 20 kV līnija, kādi 3 kilometri, nu, laikam kāds kociņš bija uzgāzies, tā kā no 14 līdz 18 elektrības nebija, pagaidām visi kārtībā, nu, tā visu labu, esmu pieteicies, esmu dzīvs vesels, veselība, tu... Jā, Pēteri norāvās pusfrāze, bet es visu sapratu. Paldies par ko es savu, paldies, ka pienāc. Visu labu 7-3, YL3 Golf Delta Victor, YL2SM. Visu labu. Bija vēl kāds? 2 BM. 2 BM, sveiks, Jāni, tev jau laikam tālāk lajumā gan uzpūta. Nē, varu palīdzēties, ka ne tikai Vilnim bejot, viss bija mierīgi, bet man varbūt bija pat vēl mierīgāk, jo vakar pēcpusdienā tāds sīks lietiņš lija, tad piestāja, un naktī nekāda vētra nebija, vispār nebija nu tāds lietus kaut kad pēc pusnakts sāka pilināt, bet nekāda vēja nebija un arī nopietnas lietus nebija. Nu tad vienīgi uz rīta pusi tāds, kad gaisma uzausa, tad tas vējš tā kā mazliet pastiprinājās, bet nekas traks, nekas nav salauzts, nekas nav nogāsts, viss kārtībā. Jā, skaidrs, prieks dzirdēt, tad tas miera epicentrs ir apmēram kādi 70 km ap Limbažiem uz Apli. Baigi labi, prieks dzirdēt, ka kādam ir arī veicies, tā kā viss kārtībā, tā kā tā galvenā tēma ir tā, kā kuram ir gājis. Labi, Jāni, paldies, ka pienāci, nekas jau vairāk nav, YL2 Bravo Mike, YL2SM. Jā, viss kārtībā, 7-3. Visu labu. YL2SM, YL3 Kiloviski. Jā, Kiloviski. Jā, tur ieteiktas ieliet vēl WhatsApp grupā to pīšanu un tām atskaitēm. Es domāju, ka pats arī nebija tikai izmantoja tos pusmēnešu veidus un saulēs stiprināt, bet es domāju, ka kādam tas varētu būt tas, īpaši tagad stipri veidoja tā kā jaunam atskaitēm. Labi, to mēs izdarīsim, tad tas būs, jā. Labi, Vilni, pieņems. Vēl kāds? Nē, 3 Hotel Alfa. Paistos to, es krāsos kundžai vaļā, un es ap 17 Latvijas plānoju, tad 16 telegrāfā būs 17 vecas pabeigts, YL2 Sapratu, es esmu drusku pārprat, es domāju, ka tu vispār negribi būt pats 6 metros, ka tu gribi mani pierunāt vienu, ko es ar Ziedoni uztaisīt viņam par prieku, bet tad ir viss skaidrs, jā. Labi, Gunār, bet es nebūšu, es parunāšos un braukšu prom, tā kā ir, tā ir pietiks to, ko es tā kā tā, labi, viss labi. Tā kā domāju, ka valdes ar Andrātnēšam un kā tā kā novainām man te viens, ko es solorā. Jā, es noteikti nebūšu ap 17. Pagaidām, tad visu labi, YL3 Hotel Alfa, sveiks. Nu, sveiks, nedzirdēju Gunāri apakšā nemaz, tikai tādi čaukstoņi. Nu, čemodāni izkrāmēt un tagad var turpināt dzīvi. Galvu pa lūku pabāzi uz jumta?
Nē, aizgāju pāri ielai paskatīties, viss vietā. O, tieši tāpēc jums jau tur baigi uzpūta. Nu, vakarā, kad pirms gulētiešanas kaut kur pus 12. Par laimi es visi kopā neredzēju, tikai to, kas redz lampās. Tad liepas tur plosīja ne pa jokam, un karoks arī bija taisnis tā kā strikts. Nu, skaidrs, jā, tur jau, kā saka, bez iešanas gar bufeti nevar aizmigt. Nē, kā es saku, ja es redzētu kopainas, kā tie lielie koks, tad lokās tad droši vien. Es pieļauju, ka man arī te ir labi plosies, jo tik daudz sagāstis arī visādi salausti sen nebija redzēti. Nu jā, tas ir sakātais, kad lūst un krīt visu visās vietās, kur nedrīkst krīt. Nu, kaut kā, ja tu paskaties to video, ko es ieliku, tad man tā veiksmīgi tieši vislabākajā virzienā ir nokrituši tie divi kociņi. Jā, es redzēju, nu forši. Skaidrs, labi, nekavēju tevi, taisies atkal atpakaļ braukt. Tā kā viss pie manis tā kā salikt, kā es saku, viss mantiņas salikt pa savām vecajām vietām, un tā kā var atkal turpināt elpot. 7.3 esi vesels. Jā, es vēl par tiem kociņiem piemetināšu, ka es viņus īstenībā gribēju zāģēt, tāpēc, ka viņi jau tur tādi bija bīstami, tur krakšēja un tādi visādi, un es jau zāģi pat pie viņiem biju aizgājis, kad man bija bail, jo izskatījās, ka es tur uz kādas atsaitas noteikti to koku, tos kokus nogāzīšu, un es kā daba izdarīju visu pareizi. Kādreiz Dievs ir latvietis. Jā, tā, nezinu, ja tā, tad es nezinu, kā būtu. Jā, labi, 7.3. Labi, 7.3, lai veic Silvi. YL 3 kg viski, YL 2 GD. YL 2 GD, YL 3 kg viski klausos. Jā, sveiki vēl no jāreiz. Es vakar biju kaut kurā piepēsti pēc Latvijas laika uz 170. Telegrāfā tur žēlīgi 4 kosto, bet tu pienāca S8. Es domāju, ka šovakar arī kaut kur pēc 10. Un vienkārši te mēs iestāšos uz 170. YL 3 KW, YL 2 GD. Jā, YL 2 GD, YL 3 KW. Jā, pasakošu līdzi vakar, pēc pusstundas pamanīju, un tad jau tas bija noteikti pavēl, pat negāju. Nekāši nodarbojos, bija blakus telpā un nepamanīju, kas saka to ziņu. Es pasakošu līdzi, jo katrā ziņā ir interesi dabūt vismaz kādā vēl bez 80 metriem diapazonā šo te īpašo signālu, jo tā vēsture jau ir laiks pagājis, un katrā ziņā arī Rekruta Papalfi ielicis arī WhatsApp grupā šos notikumus. Tagad gan šīs dienas pasākumus, bet tie gadi jau pirms 35 gadiem bija diezgan skarbi, un kas zin, kā būtu, ja būtu savādāk bijis. YL 2 GD, YL 3 kg viski. Jā, labi. Es plānoju arī pēc 5 Latvijas laika būt uz 6 metriem, tā kā, kaut kā vienīgi es domāju tā, ka signāli būs vāji un vajadzēs telegrāfēt, bet es varu arī aizliegt īši kaut kur SSB. YL 3 KW, YL 2 GD. YL 2 GD, YL 3 KW. Jā, es pagriezīšu antenu uz savu pusi, kā tas attālums nav liels, un tu atrodies vismaz pēc reliefa krietni augstākā vietā, tā kā es domāju, ka mums te kaut kādi 60 mazliet pāri kilometru vajadzētu arī tādā veidā notikties. Pamēģināsim, varbūt izdodas. Paldies par piedāvājumu, un signāls tavs 5-9 pusiem. Paldies, lai veiksmīgi. Jā, paņem datoru, ieprogrammē makrosu un pasaules vai telegrāfā. Tas tāds pagājušs pasākums man te kādam Rīgas pusē esošam, kurš paliks uz sliedēm, sliedē gaida, kad atbrīvotas maršruts un varēs nokļūt tuvāk valkai un būs jābrauc pretī. Labi, pagaidām 7.3. 7.3. Vies ar tev. Jā, varbūt vēl kāds pienācis YL 2 SM. Labi, viss tā kā ātrumā ir izrunāts, ja kāds klausījās un kādu grib pasaukt, tad to var darīt. Pagaidām tad 7.3 šeit YL 2 SM. YL 2 AQ. YL 2 AQ, Jānis 659. Tagad QG nav bijis. QG bija pašā sākumā, ja viņam pietika pacietības klausīties, tad varbūt viņš ir QG, tu esi Andri? Jorka. Atšals.
izskatās, Jāni, ka nav kūgā, laikam viņam tomēr apnika klausīties mūsu vāvuļošanu. Man no rīta viņi runāja, bet tagad jau ir aizgāja. Bet es ieslēdzos, man liekas, vienos, precīzi. Jā, viņš drusku pirms viena, viņa ar Ervīnu te runāja kaut kur bez 10 un tad laikam viņi kaut ko citu tagad dara. Aha, nu paldies, 7-3. Visu labu, kā vēl sveiks? Jā, sveiki. Pāris stundas atpakaļ te atjaunā elektrība. Arī sēdēt. Kā tev tur pūta? Tev jau tur klājumā vispār jābūt. Nu, zini tā, īpaši stipri ne, bet reizēm tā ierāva gan. Jā, te jau arī. Tas reizēm jau pavisam apstājies un likās, ka tūlīt nomierināsies un tad atkal sāka un tādas brāzmas baigās bija, bet, kā tur antenas, 2 elementu antena joprojām ir turnī? Tu zini, vēl ir turnī, turās kā valns. Nē, nu pasaki. Nu, tagad es tev sākot, nē, tur viss ir kārtībā, vienīgi priecē tas, ka man spaiņi nebija pagalmā, būtu jālasa. Spaiņi, tas ir kas jālasa? Nē, nu, ja kādreiz atstāja spaiņi pagalmā, tad, zini, pēc tam jāmeklē. Tā spaiņas jālasa. Es domāju, ka tev kā valdim plūnes piepirdināja visu pagalmu pilnu. Vai nav, jā. Jā, tikko jau bija augstnē, tā pa ceļam baigi daudz koku. Nu, šeit uz manu pusi arī daudz ir, tā ka šeit kaut kur vairāk gājusi strīpa laikam. Droši vien, ne, tā jau tas, ka dienvidu vējš, viņš jau sen nav bijis. Nu jā, un kokiem muskuļi nav no tās puses. Jā, rietumu varēja gāzt cik gribi, bet no dienvidiem sen nav bijis. Man vispār dienvidi ir viss neizdevīgākais, jo tur man arī tas, ka nosacīti klājums ir no turienes. Man visi pārējie vēji daudz maz labāk ir. Jā, lauza puses. Nu jā, tā ir, bet te jau kā parasti viss lielākais pa tiem kokiem uztraukums ir, ja tur kādu koku nogaš, tad visādi, bet nu šitais koks ir ļoti veiksmīgi. Jā, te viss ir normāli īstenī. Nu jā, tā kā viss ir labi. Nu vairāk tā nekas īpaši nav, jā, tas ir prom nav ko te tupēt. Tu skaidrs, labi, 7-3, Gunaram arī. Jā, Gunārs jau laikam ir aizskrējis. Labi, Saš, viss labi, YL2 KO, YL2 SM. Jā, viss labi. YL2 KO, YL3 GDV. 3 GDV, sveiks Pēteri, kā tev tur tajās, kas tev tur tās bija, māju vietas, kā tev tur pizdēļ? YL2 KO, YL3 GDV, labdien, 5-9, kaimiņi. Nu, tā, viss normāli. Pie manis nekādu briesmu darbu nebija, tikai vakardienu, pusdienu nebija, kā saka, barošanas. Ot tāda lieta, uztveru. Jā, mums pazudā nakti un tas pāris stundas atpakaļ parādījās, kad redzēju kaut ko tur internetā, ka Gulbenē kaut kāds koks bija tur nogāzies. Jā, laikam jau kas ir. Nu, es tikai pasveicinos, tā kā pagaidām esmu dzīvs vesels, kā saka, un kā pagaidām ēterī strādāju, uztveru. Jā, skaidrs, Pēteri, labi, paldies par ko savu visu labu, YL3 GDV, YL2 KO. Visu labu, 73. YL2 GD, YL3 GDV. Laikam Gunārs jau izslēdzās. YL3 GDV, YL2 Z. YL2F Z. Jā, ilgi nesam mēs kontaktējušies. Es jau pat vārdu esmu aizmirstis, uztveru. Saka, Pēter, labi, es dzirdu tevi 5-9. Šeit augsnē valdes klausās. Visu sapratu, YL2Z, YL3 GDV. Nu, es tāpat turos, kā saka, nu, gadi. Jau rudenī būs 84, tā kā saka, uz vienu pusi jau velk. Vat tāda lieta. Nu, pagaidām turos. Uz UKV es nestrādāju, nav man tādas iespējas, vai spēciņu nav, lai kaut ko tādu darītu. Nu, vismaz uz 80 es vēl turos. Uztveru. Jā, skaidrs. Pēter, labi, paldies tev. Līdz citai reizei tad.
Gan jau gāzēs satiksmes, protams, YL2, YL3 GDV, YL2. YL2, ZYL3 GDV. Valdi visu labu 73 līdz sakaram. Visu labu. YL2 kaos ir 59. Jā, sveiks, Valdi, 59. Nu, nekā jau nav ko stāstīt. To, ko viestur jau pateica, tā kā vairāk labu man augtu. Jā, uz ceļa nebija plūmes izdepošas. Bet ne, āboli tikai taisies no kas pie durvīm. Buvает. Nu jā, labi, tad tev visu labu. Jā, Valdi, paldies par kurso 73. Jāni, tev jūs nepiedzies. Gribēju pajautāt, ja internets ir, vai nevar paskatīties, kāpēc Siguldā nav. Visi Siguldies uzšķauj, un vienkārši, ka no augstpriekums kaut kur ir panūst. Jāni, YL3 YL2 KO. To es kādus 5% sapratu, es tevi gandrīz nedzirdu. Jāni, zinu, ka tu kaut kur esi, bet pilnīgi neko nevar saprast. Kaut kas ir noticis tev. Viņš prasa, kāpēc viņam nav elektrības. Tu taču sašies elektriķis, tev jāatbild. Nu nezinu, laikam nav samaksas. Ne, viņš saka, ka visai Siguldai nesot vai nevar kartē paskatīt, bet tur jau iemeslu neraksta, kāpēc nav. Nu, ko tur norava? Parādīja taču ziņoja, kad ir lielās augstsprieguma līnijas bojētas. Kā tu rādījot dzirdēs, ja nav elektrības? Akumulātora ir mašīna. Ja nav akumulātora? Tas nav mašīnas. No. Nē, es Jāni nezinu, tiešām. Man arī pārstu, viņš nebija skaļš, tagad man arī divas balvas rādi esmedris, bet nu labi varēja dzirdēt, tāpēc, ka man ir šausmīgi kluss diapazons. Tur jā, un vēl 30 km klāt man. Jā. Nezinu, YL2 bejot vēl dežurete. Ir tāda lieta. Pazvan man Vilni, jā, sveiks, labdien, 59. Jā, es kā zvanīju pie aizņēmu. Jā, es ar ko ar Jānu runāju. Labi. Labi, gaidi. Bet vienkārši ceku prasa visiem, lai viņam pazvan, un tā viņam pailots veidojas. Paldies, un 73. Varbūt vēl kāds kaut ko izstāstīs YL2 Sigulda Madona? Labi, laikam tad pietiks vauļot, es plosīšos prom, ko tu sēdies augstumā un vējā. Man jau gan te vēl joprojām tā smidzina. Jā, te ar mani runā, bet labi. Nu, man arī smidzinis, tāpēc saku, negribas sēdēt tev es. Man tā. Es vispār nezinu. Es saucu, laikam, zem tevis tā es dzirdēju, bet nu jā. Tā kā, nu kā ir tā ir, labi, Valdi, 6 metri jau laikam tukši, es pat nemēģināšu klausīties. Kaut kas tur filpoja. Kamēr te saprotu, kamēr te visus elementus pārskaiti, kad atbrauc, tur šausmīgi daudz galvā jāgroza, lai saprastu, lai viss ir kārtībā. Tā gan. Un jāpaiet, lai citur to vertikālo var redzēt. Nu, tā ir, nu, es vertikāli tas starp bērsiem, bet, nu, līgas ir baigi atkal, viņš būs jālaiž zemē un jāpārtaisa rudenī, kad nebūs vairs kokiem lapas un... No skaidrs, viestur pazemināja signāls, tas labi, viss labi. Tas arī man drusku. Jūs jau kā kontesmēja. Ko? Nu, kaut kur pauzi kāds uztaisa pa vidu un tad, kamēr tur šāpstinās, tikmēr jau sāk runāt. Jā, viss ir labi. Jā. Man 80-niekam vienā vertikāli, viņš jau bija līks, es nezinu kāpēc, bet jā, tagad asēti parautā, viņš atkal to pašu veco līkumu grib ieņemt, tā kā liekas, kas laikam līdz galam neesmu viņu izlocījis bijis, kā OSM. Nu jā, varbūt kā nelēmē tieši pa turieni zīneks noskrēja.
Nē, tur vējš bija. Es domāju, ka ja tur tas, kurš bērzas iekšā, viņam tur tie bērzas arī, tur daudzās ap viņu un apceitēm trāpa un visur, un viņš tur jau kuro reizi tur cieši. Tad viņš ir nozīmēs par vainīgo. Nu jā, un kad bērzs arī negribas to vainīgo, kurš tur ir tas vainīgais, to likvidēt, tā kā, tā. Tas skaidrs. Ko tu valdi man pretī izstāstīji, ka mēs abi reizi runājam? Es nezināju. Nu, nebija svarīgi. Nebija. Labi, taisās prom, nav ko te vairāk tupēt. Viss labi aizvešu vēl, tomēr, ja Valdis saka, ka 6 metri pīkst, tad paklausīšos, kā tur pīkst. Pagad bišķi apskatīšos. Nu, apskaties. Разве Хапон? Viņš jau pa telefonu. Jā. Te jau tautas pēc vējiem bija baigi daudz īstenībā šodien. Jā, bet iedomājies, cēsīs tikai viena bude strādā. Kāpēc tā? Elektrības tā nav. Tur taču vējš nav bijis. Tāpēc elektrības ir nav. Nu jā, jo tur jau viss tur cēsis Valmierā, Limbažu var saprast, ka tur ir viss mierīgāk bijis šoreiz. Nu, laikam jau jā, bet... Jo šitas te normāls no tagad strādāja kā gaisā. Nu jā, tā kā kontestēja? Jā, redzēju. Jā, skaidrs. Es kaut kā no kontestiem padarīju stājas atgājis, ka viņš pat nepaklausās. Diezgan jau jautri bija. Nu varētu būt, kāpēc ne? Jo tas Rumāņi labi apmeklēts. Rumāņos tur visi ar visiem, jā? Jā. Un tad jau pavisam labi ir, nav kā Čehiem. Nu jā, Čehu ir daudz, bet ne tik. Nu jā, un viņiem jau kādreiz arī bija foršs tas kontests, un es atceros, ka es nebiju kādus gadus strādājis, un nolikumu dabīgi arī nebiju lasījis, un tad domāju, nu labi, paraidīšu drusku, lai tauta saskrien, un paraidu, un neviens nepieskrien, un tad lasu nolikumā, ka tikai Čehus vajag. Jā, bet nezinu, kā tur bija Rīgai Kulfa, vai nebija tas pats? Es tik smalki nezinu, neatceros, bet es zinu, ka Čehu kontests bija labs treniņš pirms WWDX kontesta, viņš tur tāds pats līdzīgs bija, un daudz tautas arī bija kādreiz. Jā, tieši tā, kā zinu, vai tik nav mainījušies noteikumi? Nu jā, tur ir baigi jābūt, tad esi poļi var, jo poļiem ir tomēr pavisam daudz to poļi ir. To tad. Jā. Nu, Valdi. Viņam laikam 6 metru transīveris ir otrā istabā. Nezinu. Jā, nu, protams, tas ir, jā. Atkal teātri viena perioda, otra arī tādi paši, Polis klāts un Čehoslovāks. Nu, labi, tad neslēgšu, bet tev ir jāpievelk barošanas blokam uzgriežņi, man liekas. Itu, varbūt. Es gan viņas tur tikko nedaudz pakustināju. Nu, tev pīķos kaut kur baigi paukšs saša vēl labāk noteikti dzirdēja. Jā. Labi. Jo iepriekš visu laiku bija labs, bet tagad es nezinu kāpēc. Tā Kilo Novemberi neklausās? Klausās. Es tā domāju, vai tad vējiem līdzinēsi aizpust? Nu, tad nē, tā kā zariņi te saplūkāties pa zemi un tā 5-9, tev veiksies tur. Jā, tagad baigi skaļi visi vispār nāk, tā interesanti, visiem bija riktīgi plusi un tev arī attiecīgi, kā NSM. Tas labi, jā. Laikam no mitrumiem kontakti ir atjaunojušies tā, kad ar orģinālu antenu viss darbojas. Redzi, tu tev būs viss kā nākas tagad, kaut ko viņš ir salabojis. Nu jā, iespējams. Tā kā tā nekāda jaunuma lietnā veikala elektrības nebija, bet pārdevē bija tik laipna, ka apkalpoja arī tā, bez kastes aparātiem. Nu, viss kā nākas. Nu, Saša jau teica, viņš tagad jau pirms kādam 40 minūtēm viņam tikai parādījusies. Jā, te varbūt naktī nebija, bet to es nepiefiksēju, bet tā visu dienu te bez problēmām. Skaidrs. Pilsētā tā kā drusku tā kā, reizēm tumšāka palika tā kā, bet īsti galīgi tā kā pazustu nebija. Jā, tagad tā kā mierīgāks ir, tik traki koki nelokās, bet vienu brīdi, jā, tur tā jums krakšķēja un koki ar tā locies un mocīja.
Nu tālūk, citu jaunumu nekādu nav, tad YLDSM, YLDKM. Jā, skaidrs, nu labi, tad tev 7-3, paldies, ka pienāca kilo novembra SM. Jā, visu labu, 7-3, Kiloskar, KM, 5-9. Jā, sveiki, Simi, 5-9. Tu zini, mēs to radio nogulējam. Ko tu nogulēji? Nogulējam to radio aparātu. Sīkums, man tāda, laikam tieši tāda nebija, bet man visādi tur kastu, kā pats zini, daudz ir tā, kad lielu kaņķu no tā nav. Jā, viņš jau baigo vietu aizņem. Jā, un tieši nav man kur glabāt, un tā, ka nekāda vaina, ir citi visādi. Jā, jau būtu tiešām muzejs, tad gan viņš būtu vērtīgs. Jā, skaidrs. Labi, sāks, nekā vairāk jaunākā nav, bet laikam paldies par ko 7-3. Jā, ja mēs labā. Vēl viens mēģināja pieskaņoties. Nu noraidi vēlreiz, kamēr es rītu ieslēdzu pazuda. Tu saši paspēji pagriezt un paklausīties? Ko tādu? Atēnies kaut ko morzē raidīja, bet es kamēr tur ieslēdzu rītu un uzgriezu jau bija noraidīts. Nē, es neko nejūtu. Var jau būt, ka tas bija arī profesionālis, kas to zina neamatieris. Labi, tad 7-3 es slēdzu ārā. Jā, Jānis sapratu, visu labu 7-3, YL3AD, YLDSM, tev raidīšana jāpatrenējas pie izslēgta transjora, jau roka neklausa vairs 7-3.